Un paklausīsimies, viņš ierakstīja ar normālu skaņu. Ja, ir? Saki? Nu, čau visiem. Pēc komentāriem sapratu, ka gribat īstu YouTube saturu saistībā ar to, ko mēs darām TDR un vispārīgi. Tad, nu, tā arī darīsim. Būvēsim jaunu cūkai motoru Briežukalnam gatavojoties. Šeit mums ir motors, kāds viņš palika iepriekšējā video redzams. Un te lūk ir visas detaļas sagatavots, jau vai mēs varētu viņu likt kopā. Ir sagatavots bloks, paldies Trusim, ir sagatavot virzuļi. Un, nu neko, baigi neiedziļināsimies sākotnēji, uztaisīsim timelapse, kā mēs atjaucam vaļā šo motoru. Paņemam mums vajadzīgās vēl detaļas, kas ir palikušas veselas. Un tad jau uztaisīsim vēl vienu atskatu vairāk, kad sāksim pārbūvēt to bloku, lai šīs detaļas dar iekšā tur. Aiziet! Nu, ko, bišķi pajaucām motoru tālāk. Es domāju, ka vajadzētu jau pastāstīt, kas te vispār ir bijis, kas te noticis un kas te vispār ir iekšā, kamēr mēs vēl esam līdz tam tikuši. Gan jau, ka liks kopā nebūs laika, tik sīk detalizēti izstāstīt, tad, nu, domāju, ka ir laiks izstāstīt. Tātad šim motoram tika uzstādīt P130 kloķu vārpsta. Tātad viņa, ko ir savādāk, viņai ir lielāki klaņu kakliņi, teiksim tā. Vēl, lai bloks, lai viņu vispār darētu iekšā, viņai jāpārvirpo gals. Tātad šī vieta manam konkrētajam motoram ir diezgan, nu, prasa savu uzmanību. Ļoti spēcīgi pievilkt zobrats tikai tāpēc, ka šis gals ir pašrocīgi uztaisīts. Ar vīli izvīlēta ķīļa vieta, uz virpus pārvirpots gals. Tātad šī vieta nav rūpnieciska un šī vieta prasa uzmanību. Tad nākošais motoram ir korsete, kas satur kopā bloku, lai viņš vienkārši nesalūst no tā, ko mēs ar viņu daram. Tad, lai uzstādītu korseti atkal, viss te notiek uz špiļkām, un var forši piezūmot, es parādīšu, šeit ir tādi distancerīši. Tie distancerīši katrs tiek individuāli saslīpēts, lai visur uz riņķi būtu 0,05 sprauga, tik daudz, cik hermetiķim, un viss vienkārši, lai bloks būtu maksimāli sasiets ar pamatnieču skrūvēm. Nu tā. Šī detaļa ir parazīta vārpsta. Viņas darbs ir parazitēt šajā motorā. Respektīvi, viņi ko dara? Viņi griež, nu labi, nevar jau teikt, ka parazitē. Tomēr viņi griež vakumsūkni un eļas sūkni. Dzīvībai svarīgas mezglus. Šī vārpsta arī ir modificēta. Tā tad ir pārvirpots zobrats, lai viņam būtu, lai klanim būtu vieta, jo klaņi līdz ar P130 kloķiem arī paliek lielāki. Un es esmu saskāries ar tādu problēmu, kad ilgi šis mezgls neiet. Dēļ tā, kad ir pārvirpots zobrats, man lauž šo vārpstu, viņai šeit ir tāds tā kā distancers, mēģināšu viņu ātri izņemt ārā. Kristaps izgriezīs lieko visu ārā, kur es te mokos un čakarējos kaut kādu sūdīgu detaļu. Tātad šis ir tas distancers, kas viņu notur tā kā pozīcijā, lai neiet uz iekšu uz āru. Un viņš lūs nost. Jo kas notiek? Zobrats ir novirpots, un viņam ir tendence vilkt vārpstu uz iekšpusi. Un tāpēc pārāk liels slodzi ir uz šo ārējo vietu. Nu, bieži tas nenotiek, bet tas notiek. Tā kā nākotnē visticamāk būs jādomā, kā šo vārpstu uztaisīt no citu materiālu, izturīgāk. Jo šis, man liekas, ir čuguns, no kā viņi ir oriģināli veidot. Tā kā jā, mums parādās problēmas, lai paspētu uz Briežukalnu, ir tāda problēma, ka šī detaļa ir, bet viņa ir golf motorā. Tātad pastāv liela iespēja, ka mums nāksies tomēr jau golf motoru ārā, lai paspētu uz Briežukalnu. Un vēl viens TDRists ieradās pie manas ciemā. Sauksim viņu par Maieru. Maiers. Kā ir izrādījies, viņš arī ir no benzīna galvas pārvērties par dīzeļu galvu. Jā, tagad brauc ar dīzeli, jo benzīna lēna. Un kā izrādās, viņam patīk VP tieši konkrēti, nevis PD. Neko, nu, Maier, kāda tev plāna uz nākušo sezonu? Vajag noskriet gulbi auģiku, vēl joprojām, sarkano. Man bija tagad laikam, cik man tur viņš brauc līdz 400 metrus, 313. 6 bija ātrākais, jā. Nu, tagad vajag pārsit. Vajag dabūt vismaz, būtu ideāli zem 13, bet, nu, nezinu, vai būtu. Nu, karāši, jā, pa zirgiem nezinu, bet kaut ko tur taisa, kaut ko būvēt, te jau redzēs. Bet motoru taisīs ar kaut ko, ja? Nu, kaut ko darīs? Kaut ko jauks. Iefilmēsim? Gribat, lai iefilmējam, ko Maiers dara savā garažā?
Tur arī ir interesanti. Viņam ir tāds budžeta bilds vairāk. Jā. Nu, budžets bišķi pavērties šogad, vairāk vaļā ir, bet vispār budžeta bilds. Varētu būt interesanti. Jā, tā kā tā. Nu, iemetat komentāros, vajag pafilmēt viņu vai ne. Bet Mējers ir labs piemērs tam, kad tas, ka tev liekas, ka tu esi labs benzīna galva un tu to ej baigi mērķtiecīgi, tas nenozīmē, ka tev par viņu vajag palikt. Varbūt arī dīzeļa galva tomēr realitātē. Un neviens tev neko neteiks. Pieņems klubiņā tik un tā. Tieši tā. Nu ko, vecais bloks mīskastē, ķeramies pie jaunā bloka. Paldies Trusim vēlreiz. Trusis man sagatavoja bloku, noslīpēja, sahonēja, viss ir labi. Blokam ir dilums, bloks nav pirmā svaiguma, bet viņš pilnībā mums pildīs funkciju. Brauks un attīstīs jaudu. Kā tur bija? End of the story jaudu. Labi, tas cits tas. Liksim iekšā kloķvārpstu, pagaidām viss ir netīrs. Nekas nav satīrīts, tikai satīrīsim darba virsmas. Jo mums vajag saprast, kurās vietās kloķene pat nekur neķersies, kurās vietās klaņi ķersies klāt. Līdz ar to mēs vienkārši saliksim tādā pagaidu izpildījumā kloķvārpstu, ieliksim iekšā virzuļus bez redzeniem, lai mēs varam motoru izgriezt uz riņķi. Un es vienkārši esmu aizmirsis, kur bija tās vietas, kur klaņi pieskārāt klāt pie bloka. Pumpadūzim nav tādas problēmas. Pumpadūzim tāda kloķene jau ir uzreiz no rūpnīcas. Tātad, ja tu gribi veikt budžeta projektu, tādu, ka tu negribi tērēt daudz naudas, nedari to uz AFN vai jebkur citu VP motoru, jo tas ir dārgi. Oh, yeah! Beidzot ceļu. Viss tukšs. Izšāvos līdz sausam. Te bija kaut kāds sketčī. Es atceros. Maksimāls sketčī bija. Pirmo pašu labāko. Vēl joprojām viens nav pietiesies pie viņa. Nē, arī mēs tev viņu nesūtīšu. Vienkārši iekritīs iekšā. Yeah. Nu, ko izskatās, ka tomēr ar kaltajiem klaņiem nevajadzēja frēzēt. Vajadzēja tad, ja tu lietas vienkārši 130 klaņus. Tad pārbaudīsim arī parazītu vārpstu, vai varbūt es esmu par viņu kļūdījies. Varbūt arī viņu nevajadzēs neko darīt. Un viss būs lieliski. Tūlīdās ieliksim iekšā un uztaisīsim mazu testiņu. Nē, šeit gan nekas nav mainījies, ķerās viņu. Bet šeit mums būs bišķi savādāks risinājums, lai bišķi ilgāk palielinātu dzīvi tai vārpstai. Mēs frēzēsim nevis viņu virpos vai kaut ko tādu darīsim, bet mēs paņemsim no klaņa nedaudz. Jo, nekas tur nemainīsies, pilnīgi. Nekas tur nevibrēs, viss būs labi. Vienkārši tā būs labāk un ilgāk dzīvos tā vārpsta. Šis darbs prasa maksimālu precizitāti. Principā, vajag speciālu iekārtu tam, es pat teiktu. To nevar darīt vienkārši ar fleksi. Pieliec stitru. Šo veids profesionāli kaskadieri, to bišķi profesionāli idioti. Lieliski. Ko liekam iekšā baudam? Es sapratu vēl vienu faktu tikko. Jā, tikko atklājām, ka mums nav palielināts degkameras iepriekšējos virzuļos. Vai kā man liktos, ka bija, bet laikam tomēr nav. Šis viss parāda, kāda ir mana attieksme pret cūkas motoru. Kamēr strādā labi, nestrādā, skatāmies. Brīnos, ka viņam klaņas pār iekšā jau uz kaltē. Bet labi, šodien laikam tas būs viss. Bloku vajadzētu sākt mazgāt un likt kopā. Šodien nemazgāsim, šodien neliksim kopā tikai tāpēc, lai viņš nesarūsē, kamēr stāvēs pa nakti.
Bet jums tas neko nemaina, jums tās ir pāris sekundes, mums tā būs visa nakts. Neko, tiekas rītā no rīta. Nu ko, labrīt. Piecēlos bišķīt agrāk šodien. Jau sapucēju virzulīšus, kamēr Kristaps bišķi čučēja. Ir 10. Laikam tomēr agrāk nepiecēlos. Nu ko, steidzamies mazgāt bloku un likt kopā. Liksim kopā. Bet pirms tam mēs sataisījām izgriezumus virzuļos. Ļoti neiespringām uz izpildes kvalitāti, jo motors nebūs uz ilgu laiku tur iekšā. Visticamāk, ja mums tāda neliela šaizīta virzula sanāca virpotājiem. Tāpēc es domāju, ka mēs baigi neiespringsim uz šo. Kāpēc mēs izgriezām ārā? Tāpēc, lai nenotiek šitā te, lai viņš pats nenoņemās nost. Šis ir uz standarta vārsta izmēra. Mums ir vēl palielināta vārsta. Līdz ar to tur galīgi nepietika gaļas. Tā kā tas ir izdarīts. Mēram gradzens spraugus. Gradzens spraugus uzreiz pateikšu, cik es likšu. Es likšu šim motoram. Es domāju, 0,4 varētu likt. Tāpēc iepriekšējiem motoram bija 0,45. Nav nekāda bojājuma tādā ziņā. Pamēģinās likt 0,4, lai ir mazāks karteres spiediens. Lai uzliktu samērīt gradzens spraugus, mums laikam tomēr jāsliek kopā ar klani virzuļu. Čakas, nu ko es vienmēr lieku? Max Speeding rodas klaņus. Nezinu, vai tie ir labākie. Es domāju, ka tie nav labākie. Es vispār uzskatu tā, ka tā jaudai kaut kādiem 350 līdz 400 zirgiem noteikti ir pilnībā pietiks ar standarta pēdējiem 30 klaņiem. Bet šie ir vieglāki. Izskatās labāk. Un kāpēc ne? Apgriezieni tomēr paliela šim motoram ir. Tā kā, nu, jā. Vienmēr lieku tā, lai visus mēģinu likt vienādi. Ja nu tur ir kaut kāds ražošanas disbalans vai kas, lai viņi visi būtu vienādi salikti. Es domāju, ka es mamutīšu zemē vēl kaut ko. Tas skaidrāks par skaidru. Kas tas pa motoru, kas nav salasītas smužkastē? Tam jau nav ilgs smūšs paredzēts. Ilgi nebija jāgaida. Šodien grūta diena. Vakardien aizskatījos seriāls. Steamā, jā. Redz, nemāk pat salikt vairs kopā. Tā viens gatavs. Nice. Ņemam nākošo. Kāda ir šeit? Vispār nesatrauc, ja godīgi. Dzīvē ir grūtākas dienas bijušas. Pirkstī ir arī no PD130. Viņi nedaudz vieglāk ir. Pēc dizaina redzēt, viņam bišķi ir noņemts bišķi liekais materiāls nost. Tad lielam iesaka tādus likt vienmēr. Ja tu vienkārši pārlas motoru un tev ir pieeja pie šādiem pirkstiņiem, saliec labāk šos. Ai! Tev vispār dzird? Jā. Manā miķī vai tu paņēmi savu? Tev savs miķis? Nē, tā. Manā miķī? Kāpēc tu nepaņem savu miķi? Skaidrs. Un kā tu sataisīsim saturu, kur mēs ap divi runājam? Nē, bet varbūt citiem interesē, ko tu tur domāji kadru. Uzrakst komentārā. Vai Kristapam iedot miķi tanī brīdī, ka viņš man filmē vai nē? Gribat viņu labāk dzirdēt? Kaut gan varētu ierakstīt komentāru. Es varu ierakstīt pats komentāru, vai ne? Protams. Nu, nabaga bloks ir padilis,
kā bija paredzēts. Šis nebūs uz ilgu laiku motors, bet būs uz kādu laiku. 0,45 braugu ar jaunu gredzenu. Ir braukts ar 0,45, viss kārtībā. Pie tā arī turamies, turpinam likt kopā pārējos mērīt. Vispār mēs neesam nosauvējuši ļoti svarīgu momentu. Kā mēs bez tā, Kristap? Sēdēšu pakaļ, tu gatavo kameru. Raspakofочка. Lodzo. Lūk, šī ir kastīte ar detaļām, ko mums vajadzēs, lai saliktu kopā šo motoru. Nav daudz, bet kaut kas ir. Tad, sāksim no sākuma. Mums te ir šālītes vienas, šālītes otras, šālītes trešās, saļņiki, slēgi. Kartere blīve, galva blīve, eļas filtrs, ūdens sūknis, demferis, kloķenes jauns, jo man siksna nāca nost visu laiku ģeneratora. Jauna zobsiksna, vēlams ir pamainīt tik pēc kādiem 20 000, ja tev ir diezgan labi savīlēts dīzels, tad es ieteiktu sekot šim līdzi. Pumpadūzim iet 25 000 zobeņi, ja tu brauc visu laiku ar popkorniem, limiteriem un antilagiem. Jauns starters, veco mums apēda Begimots. Par to būs video, kā viņš apēda man starteri cūkas. Sparrats skrūvīts. Pa lielam tā kā viss. Paldies mūsu sponsoram Interkaram par šo visu. Bet neko, ņemam gredzenes to, ko mums vajag dotajā brīdī. Varbūt tomēr Interkars mūs sponsorē ar beigtiem ģeneratoriem. Es pat nezinu, ka nē, ka mēs negriezīsim ārā. Varbūt atradīs veselu ģeneratoru kādreiz. Kolonškalē! Ieliekam iekšā gredzentiņu, pārņemam konkrētā cilindra virzuli. Bet tam nav nozīmes, var ņemt jebkuru citu virzuli arī. Jo šis virzulis nav no šī cilindra tik un tā. Viņš ir no kaut kāda lēna pumpadūža, kurš bija lēns un izdomāja, viņš varētu kādreiz būt ātrs, tad viņš aiziet detaļās un atnāk pie VP džekiem. Kurš pumpadūzis šito var apstiprināt? 0,45 tieši tāda pat situācija. Tad pēc manas teorijas piedilstot, viņš varētu pāriet uz 0,5, kas ir kā liels gaps, bet mēs izmantosim NOS. Un izmantojot NOS, tu prasās bija šī lielāks tos ringgapus salikt. Kāpēc Goits? Goits gredzeni tikai tāpēc, ka ja mēs ņemam vērā, ka Nurals ir oriģinālais virzuļu ražotājs šiem motoriem, tad Nurals nāk komplektā ar Goits gredzeniem. Tad man ir tā naivā cerība, ka tie varētu būt kā oriģinālie gredzeni. Bet, kā mēs redzam, bija atslābuši. Bet tur es domāju, ka lielākoties vaina ir mana, jo mēs pabraukājām vienu laiku bez aizdedzes. Motors nespēja attīstīt pareizo aizdedzes momentu, un tas radīja lielu izpildes gāzes temperatūru. Un es ceru, ka tas ir manas vainas pēc tika nokauts iepriekšējais motors, nevis detaļas ir sliktas kvalitātes. Un par gredzeniem runājot, kāpēc obligāti pārbaudīt visus, kaut arī ir skaidri redzams, ka šeit visos cilindros ir dilums. Kāpēc vajag pārbaudīt visus gredzenes tik un tā? Tāpēc, ka no pieredzes ir bijis tā, kad ir pa nulēm bijis gredzens. 3 salietas ir 0,45, ieliec 4, un tur ir vienkārši 0. Nevar ielikt spraugmēru. Un iedomājies, tu tā saliec motoru kopā ar tādu gredzenu bez gapa, tad uzsilstot viņš vienkārši noķīlēs tajā cilindrā. Bet man ir arī noķīlējuši motori pagātnē. Man vispār tāda mašīna kā Volkswagen Golf 2, kas man diezgan lielu praksi ir ieturis. Dzīvoklis, jā. Tas dzīvoklis man ir iedevis nedaudz. Kāpēc viņš ir dzīvoklis? Tāpēc, ka viņš 10 gadu laikā man ir laupījis dzīvokli. Izdevumu ziņā. Viņš ir diezgan dārgi izmaksājis. Teiksim tā, uz viņas esmu mācījies un izmācījies, samācījies un sapratis, kas kuram ir limits, kas kam kā strādā. Nav labākā platforma, uz ko to darīt, bet man patīk otrie golfi, ko darīt. Īstenībā, jā, mēs varētu pa lielam studiju kredīts tas ir, kurš jau ir apmaksāts. Tā sanāk, jā. Tas nemaz nav dzīvoklis.
Nu jā, bet izglītība ir nākotne. Es tagad nestāvētu šeit ar šo glojetu kā papīrīt un nemērīgi redzams spraugus, ja es nebūtu nokāvis kāds pāris motors dēļ šīs problēmas. Tā, viss kārtībā, gredzeni der. Paņemsim mazu pauzīt, aiziešu pusdienās, brokastīs. Un tad turpināsim ar kloķenes likšanu iekšā. Mērīsim korseti visticamāk. Un tad liksim virzuļus iekšā motorā. Es skroju atpakaļ eļas sprauslas. Ļoti svarīgs mēzgls, lai nodzesētu virzulu, jo dīzels ir specifisks ar to, ka viņam degkamera ir virzulī. Tāpēc arī mēs uzstādām pumpadūzes virzuļus, jo viņos ir degkamera dzesēšanas opcija. Un tas ļauj tam motoram bišķi ilgāk dzīvot. Visu pienācīgi sasmērēsim ar assembly lūbu, jo pirmā griešanās motoram būs pa sauso. Protams, mēs varam šim motoram var uzcelt eļas spiedienu, pirms tu viņu mēģina darbināt. To mēs arī darīsim, bet tik un tā es visu sasmērēšu, lai varu droši grozīt tev uz galda. Viss būtu labi. Un lai nekas slikts ar manu draudziņu nenotiktu. Tagad vajag iemontēt, kur jums uzsprāg turbīnu to vidiku. No gaiziņu. Lai nekas slikts nenotiktu. Kalāķi vārpus tā. Atgādināšu, ja, pēdējais 130. Hold my beer. Tāks. Šīs detaļiņas. Liekam jaunas. Var. Es tagad negribu samalot. Bet zinu, kā ir. Es kaut kad biju salicis sūkai motoru no lietotām detaļām. Tur bija viss šāls lietotas salikts. Es nezinu, vai tas ir tas motors. Es aprāvu vienreiz šāls. Varbūt man nevajadzēja likt tās lietotās. Bet vispār, jā. Es esmu salicis ar lietotām no dažādiem motoriem, un tāpat viss strādāja, viss bija lieliski. Tā ir. Bet tu raksti komentārā, cik detalizēti tu gribi redzēt šos video. Vairāk tādas pārskrienošas, vai vajag tā detalizēti? Piesim, virzienu, distants paplāksnēm, kā viņas jāliek. Kāds līdgultņiem virzienu likt. Vajag tāda informācija? Vai tomēr nevajag, lai to dara automehāniķi, servisos, nevis pašdarbinieki garažās. Bet, ja jūs uzskatāt, ka vajag, ka tas ir laba informācija, tad uztaisīsim. Būs. Galvenais neizmantot trieciena instrumentus šajā procesā, jo tas nav tehnoloģiski pareizi. Bet pēc tam, kad tu esi izjaucis kādus 50 tādas motors, tad tu vari vienkārši izmantot. Jo tu zini, kā tas tur viss stāv vietiņās, kā tas viss tur saguļās. Nu kā griezīsies? Labi griežās. Nu, varbūt ne tik labi, kā man gribētos. Bet ir labi. Okay. Uztaisīsim testu. Ir labi. Šis strādās, šis kalpos. Tāks, nu ko jūs gribat nākošo, lai es izdaru? Es laikam salikšu virzuļus iekšā. Pēc tam, es gribu korsetu pašu pēdējo mocīties. Man tas darbiņš nepatīk, būšu atklāts. Viņš nekad man nav paticis. Labprāt viņu neliktu. Bet tad man būs jābrauc ar 270 zirgiem. Gribās bišķi vairāk. Nav kāds pumpadūzes, jā. Pumpadūzim nevajadzētu. Es saku, gribās vairāk par 270 zirgiem. Bez atribūtiem uz kapota pieņemsim kaut kādiem. Varētu uztaisīt nelielu konkursiņu. Varētu izdarīt tā, ka tu vari iemest savu jaudus, izdrukt no savu vīlātā dīzeļa.
Un tad labākais dabūs kaut kādu balviņu no mums. Kā tāds konkurss? Tu tad pats savu iemetīsi? Nē. Kas tev pēc klītus izskatos? Kurš piedalās pats savās sacensībās? Bet mēs varētu īstenībā, ne? Tad keponiņu aizsūtīt kādam, kam ir labi jaudiņi. Gan jau atradīsies budžets tam. Nē, šo konkursu mēs izdomāsim vēl līdz galam, lai jūs tur neuzfotošopējat, nezinām, 1000 zirgspēku TDI projektu jums Latvijā, kā esot. Tā, nu ko mums vajag tālāk? Nākošais šālīts mums vajag. Labs, tu tehnoloģiski runājot, slīda gultnis. Kad vajadzēs tehnisko aprakstu? Tā mēs visu laiku varēsim stāstīt un stāstīt un stāstīt un stāstīt. Par katru detaļiņu, ko mēs uzliekam uz šī nabaga motora. Tā, šālīts klaņiem, ja? Šeit arī savs stāsts tajā visā ir. Burvīgiem pumpadūzim nāk viņas ar sputeru pārklājumu. Viņam nav atslēdziņas nekādas, kas viņas notur vietā. Un nav ko tur stāstīt, laiki mainījušies. Kādreiz nebija norādīts, kur ir sputeri jāliek. Augšā vai apakšā nebija norādīts. Un tad tev vajadzēja ilgstoši meklēt internetā, kur jāliek, bet tagad mūsdienās viss ir kārtībā. Apper ir uzrakstījuši. Jā, tieši tā sputeri iet uz augšu, klanī, un apakšā kakliņā liekās parastā, bez šī pārklājuma saucamā. Tāds plaķerīts interesants. Tā, labi, es dodos mājās, čau. Nu, nē, ne. Kas, ko? Kāpēc? Kur tu aizgāji? Tu apvainojies? Eļas Gradzens. Nesakam, tālu man nav jāiet, vai ne? Tātad viņš ir dalīts šajā pusē, ja? Un būtu ļoti svarīgi, lai viņš paliek tieši pretī Gradzenu aizvēršanās, atvēršanās vietai, nezinu, kā to nosaukt. Savienošanās punktam, jābūt viņam pretī. Gradzens cenšties likt tā, lai jebkura apdruka ir uz augšpusi, tad tu nekad nenokļūdīsies ar to gradzenu, kur ir īstā gradzena puse, jo, piemēram, šim gradzenam ir viena alga, augš vai apakš, bet šim gradzenam, tur, kur ir apdruka, tur ir uzreiz uzrakstīts, ka tas ir augšpus tam gradzenam. Tātad vienmēr sako tam līdzi, un ja tu arī tam nepievērsīsi uzmanību, kurš vai viņam ir augš vai apakš vai nav, tad liekot ar uzrakstu uz augšu, tu vienmēr trāpīs tāpat, pat ja tu to neiedziļināsies tajā. Nezinu, kā pareizāk izraksturot šito. Vispār šodien nav nekāda skaidrojumā diena. Šodien tāda gāžamā diena. Citi pa Briežkalni jau brauc testus, un mums vēl pat motora nav. Tā kā jā, esam bišķītiņa aiz pārējiem. Čangals jau ir 15 reizes bijis kalnā. Mēs pat ērgļos vēl neesam bijuši. Ko tu nosauc pa Čangalu, tu čūļi? Vai ne? Lūdzu. Oh, yeah. Nu, tā sākās pareizā procedūrālā daļa. Jāsāk lūgt ārā āmurs, lomiks. Obligāti nomazgājam visu, lai viņš vismaz uz vienu dienu ir tīrs. Līdz pirmajam startam, jā. Kas par izšķērdību? Viss jauns. Varēja vēl ar veco braukt. Tas vecais jau arī nav vecs īstenībā. Šito nefilmē, šito tā neuzstāda. To jāuzmontē tādu trubiņu te, jāpieliek klāt, kas ir tāda trubiņa, tā kā sit iekšā. Tagad uztais tā kā trubiņa man rokā ir iekšā, un es ķipa situ iekšā, un tad šito ieliks iekšā. Jā, vidi kā? Šitā tā var sabojāt blīvslēgu. Nu ko, bloks ir salikts. Iztrūks mums bišķi video materiāls no korsets likšanas, jo mēs tur haltūrējām, tāpēc nefilmējām. Bet realitātē bišķi mums tehnika pievīla šodien filmēšanas. Labi, tas viss ir kārtībā. Vienkārši negribējām kavēt laiku. Mašīna vajag gatavu nākošu sestdienu, un pa darba dienām nebūs laika. Un vienīgais laiks šī sestdiena,
būtu ideāli viņu, tad pulkstens ir viens, būtu ideāli arī vakarā viņu ierūcināt. Es domāju, ka jūs visi to gaidat, ka viņš atkal rūks un būs braucams. Tā kā nevilksim garumā, nesam špīļkas golfa. Jā, diemžēl mēs ziedosim daudz golfa detaļas šeit. Šeit tiks uzlikt virsū golfa galva, kur ir pārbaudīta un dabūjusi 400 zirgus. Tur ir lielāki izplūdes vārsti. Liksim no golfa ARP špīļkas. Šeit bija uzstādīts Ķīnas špīļkas. Viņas strādāja, viss bija kārtībā, vienkārši tā kā golfiem ir citi plāni ar motoru. Tad ņemsim tās labās ātrās detaļas, liksim šeit un beidzot mēģināsim pārsist to golfu 100-200 laiku ar golfa motoru, lai cik tas stulbi neizklausītos. Tātad šī ir golfa galva. Šeit ir lielāki izplūdes vārsti no BMW 2-litrīga kaut kāda veca modeļa. Galva ir maksimāli izportēta ar pulētiem kanāliem, viss izdarīts vienkārši pēc maksimuma, kā vajadzētu to izdarīt. Par to paldies Ivaram no MT, viņš to visu darīja. Un es uzskatu, ka nav citi, kas var izdarīt labāk par viņu. Tā kā jā, ja jums vajag izportēt galvu, sazinieties ar Ivaru no MT, un viņš jums viņu uztaisīs tieši tā, kā vajag, un viss būs lieliski. Tad īsumā par galvu tad Max Sports, lielie vārsti, un šeit ir tas, kam vajadzēja būt iekšā arī tanī galvā, tā ir G60 sadals vārpsta. Tā vajadzēja būt arī tajā cūkas galvā, bet viņa tur nebija. Tā kā jā, tagad būs pilns komplekts. Ceram uz maksimālo jaudu beidzot, plāns vienkārši plus 400 plus zirgi, minimums. Ne vairāk var, mazāk ne. Tad vairs nebūs godīgi. Neko pucējumu liekam virsū. Jautājums par lietu, kas gan jau visiem sāp galvā, kāpēc ARP ir tik šausmīgi dārgs. Ir analogi, ir ķīnieši, arī kaut ko ražot, strādā cilvēki. It kā ARP ražot. Tad, lūk, divas špilkas. Šīs vienas ir no Kuminca. Šī ir no Kuminca, Ķīnas izpildījums. Viņi nogriežot īsāku dara. Jā, viņi ir bišķi garāka. Bet fiziski viņi sajiet, viņi dara. Bet stāsts ir par to, ka pavisam cita detaļa tā ir. Šī tāda špilks mēs pašu uz vietas varam uztaisīt. Tas ir, tas nav vispār ne tuvu tam, kas ir ARP, un šeit pēc lietošanas to ļoti labi var redzēt. Viņi strādāja, viss kārtībā. Man ar ARP izpūta galvas blīvi un ar šitām izpūta galvas blīvi, tam nav konkrēti nozīmes. Bet, redz izpildījumu un materiālu kvalitāti, ka šeit vienkārši nāk noskot melna krāsa un ARP pilnīgi tas nav nekāds dilums, tas viss ir materiāls. Un sašaurinājums ir uztaisīts, lai būtu kur stiepties un atgriezties atpakaļ sākotnējā spriegojumā, kas ķīniešiem nav. Principā, ja slingums meklēt skrūvus, tad var likt šitās. Bet pa lielam ar skrūvēm būs tas pats rezultāts. Un pa lielam ARP, lūdzu, pavisam cits produkts. Uz roku jau jūt, ka tas ir kvalitatīvi nostrādāts. Un kaut kā tā. Izmantosim augsts performances galvasblīvi. Vienkārši oriģinālo L-rigu. Jā, man vajadzētu atrast risinājumu par galvasblīvēm, jo pagaidām tā ir vājā vieta, ko es esmu konstatējis. Netur viņas. Būs jādomā nākotnē, vai mēs griezīsim... Tātad šis nav cūkai pēdējais motors. Nav arī pirmais motors, kā mēs zinām, bet vispār man plāns bija šeit veidot gropi, kurā vai mēs ieliksim ņeržas stiepli vai ņeržas gredzenu, ar kaut kādu uzspīli 0,15 varētu taisīt. Bet man nebija opcija tik ātri to izdarīt. Nevarēja neviens to paņemt un izdarīt uzreiz. Tāpēc paliks kā ir. Noteikti izpūtīs blīvi un noteikti mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Vēl variants ir atrast bišķīt nopietnā galvas blīvi. Pagaidām neesmu atradis. Sanāk pārāk liels virzuļu diametrs viņām ir. Man negribētos viņu likt, jo tad sanāks tāds kā pakāpiens šeit. Un tāpēc es negribu. Es gribētu mēģināt atrast ar konkrēto diametru to blīvi un tad to mēs varētu uzstādīt. Tas būtu variants tā kā vieglāk, mazāk sāpīgais. Tad varētu noņemt vienkārši galvu jebkurā dienas laikā un izdarīt to jautājumu.
Bet pagaidām saliksim, kā ir. Tāpat mums būs uz mazo jaudu viņš ap kādiem 280 zirgiem. Un tad, kad liksim lielo traktoru turbīnu, par to būs atsevišķs video. Gan jau visi pamanījuši mums Instagramā, TikTokā, Facebookā, kā mēs no Neringa dabujām mazo turbīniņu. Tā kā liksim to, tad gan jau atgriezīsimies pie šī jautājuma par galvas blīvi. Situācijas updates ir tāds, ka es pats nezinu, kas man jau motoros iekšā. Tātad sanāk tā, ka tomēr cūkā bīgā 60 vāli, veicām neliels zinātnisks mērījums, un golfam ir ielikta TD vāli. Atstāsim TD vāli, nav mums laika tagad ar to ņemties. Atgriezīsimies pie šīs tēmas, tad, kad ķersimies klātai lielai mazai turbīnai, sauciet kā gribat. Pagaidām galvenais paspēc Briežkalnu. Velkam klāt ARP špiļkas. Šeit man ir savas izdomāta secība, kā to visu darīt. Viņiem ir savs manuāls, es izmantoju savu manuālu, bet gala spēks ir 172 Nm. Ļoti daudz. Tad, es tā iztādu pakāpienus vienkārši 40, 60 N, 100 N, tad ņemšu 140 N, tikai tad ņemšu 170. Man patīk, ka viņi pakāpeniski pievelkās, ka nav ar kādiem 3 soļiem. Es esmu gatavs vairākas reizes pāriet tai galviņai pāri par mīlestību. Riežam tagad kaut kādu 150. Es pašu kādu 135. Nē, 145 paņemsim. Galvenais ir nobeiguma spēks. Jā, tās ARP špilkas es pirku FCP, lietuviešu kantorītī. Un kas tur var dabūt atsperīts spēcīgāks priekš sūkņu motoriem. Var dabūt arī špilciņas var dabūt. Tā kā jā. Grūti paliek. Ko aiziet? 172. Vārstu vāku neliksim virsū, tāpēc, ka jāliek zobsiksni, tas ir viens no variantiem. Otra lieta ir prasītos pēc pāris stundām vēlreiz uzvilkt tos pašus 172 Nm. Tad, ko mēs turpinam? Motors ir salikts. Apliksim apkārt. Es domāju, ka atkal uzliekam timelapse, tur nav ko baigi tur iedziļināties ar tiem kronšteiniem, visiem ūdens sūkņiem, un viss tas nav nekas tāds specifisks vai kaut kas tāds, kur vajag kaut ko padziļināt, izstāstīt. Liekam timelapse, sakrāmējam kopā apkari, mēģināsim šodien ielikt. 2 ir. Mēs labi teviem ejam uz priekšu īstenībā. Ir cerības vinnēt šito. Motors ir salikts līdz tai stadijai, kur viņu vajadzētu jau kombinēt iekšā mašīnā. Atlicis uzstādīt vakumsūkni, sajūgu un varam likt iekšā. Es domāju, ka stumsim jau iekšā mašīnu. Ņemsim, celsim motoru nos no stūtes. Pulkstenis tagad ir 3:30. Izstāst, ka mēs šodien varētu mēģināt viņu ierocināt. Ko, stumjam iekšā, nekavēsimies. Bļeģ, neviens nahuj BMW tā nav jāstum kā šitā sarkanā miskaste, bļeģ. 4-0 aizmugurē, bļeģ, un 4-5 pie stūras. Goģi, tu neviens nav. Audjuks, man viņš audīgs, jā, tikai ja stumi. Cik bembis saka, lai iestumt audjuku? Viss gaiši. Jā, davai, čau. Tā, paldies mūsu asistentam. Gan jau atradīsim viņu. Mums tāpat viņu vēl vajadzēs.
Tagad daudziem radīsies jautājums, kas tas par sajūgu. Bet par to mums ir video. Vai viņš jau ir iznācis, viņš vēl tikai iznāks. Bet ir uzfilmēts, tur arī izstāstīsim sīkāk. Kas šis ir par sajūgu? Kā viņš liekās, kā viņš taisās. Ko nesaskrāpēt? Nu, tas jādara akurāti, tomēr. Motorkalpu ir izkrāsot svaigi. Būtu labi neaizšķirt kaut ko. Kaut kādu detaļu neaizšķirt. Nebūtu jau smuki. Kāds izskatītos, ja jūs tagad skrāpētu kapotu. Es kā to kapotu neaizšķirt. Bet viņš bija te iekšā vispār tas motors. Es nopietni saku, viņš te ir bijis. Kas nu ir noticis? Labdien! Ko? Motors iekšā. Piekusis esmu ritīgi. Bija grūti dabūt viņu iekšā. Neslīdēja viņš galīgi pa to kārbas šlici. Bet okei, ar mokām dabujām iekšā Kristapā 2.2. Un mums šāda laika trūkums. Nevarēsim iedarbināt šodien. Jau ir pusē 5. 5 man ir šis jāpabeidz. Un nu neko. Tad rītā Kristaps nebūs. Uzlikšu timelapse, pafilmēšu vienkārši, kā saliekam pēdējās lietas. Un tad jau pirmdien visticamāk mēs viņu iešķilsim, pirmo reizi iestartēsim, brauksim testu. Es izdarīšu vienkārši visu rītdienu tik daudz, lai viņš būtu pilnībā gatavs braucienam testu. Darbināšanai un testu braucienam. Tā kā tā, nu, jums tas neko baigi nemainīs. Tas ir atkal pāris sekundes. Man tas ir, nu jā, mums tas būs bišķi ilgāk. Bet okei, tiekamies no rīta. Ir gatavība. Ko, esam salikuši cūku. Pietrūks pastrunātais sūknis, bet to mēs noteikti ar Arvīdu dabūsim. No Arvīda dabūsim. Un mašīnu brauksim testu. Bet sākumā iedarbināsim, izdzīsim viņu ārā. Lai parūtas pasildās. It will take some time. Pazudis sajūgs ir. Jā, pārfilmēt. Tagad brauksim ārā testu. Bet kā viņš leca, ne? Ar visiem grabtajiem virzulīšiem. Nosildīsim kālsvedis. Dīzels taču neledz ziemu. Oho, jā. Kā viņš mūrā. Atstāsim, lai bišķi pasildās. Tomēr jauns motors nevajadzētu viņu liek gāzēt, vai ne? Motors vajag pasildīt viņu gāzēt. Nu, ko pa ilgiem laikiem atkal braucam? Nu, pa ilgiem laikiem, es domāju, 2 nedēļas. Man liekas, ka 2 nedēļas bija nebraucam, ja? Tad, nu, ko izbrauksim mazu testiņu?
apstiprināsim, ka viss ir kārtībā, lieki nemocīsim. Rīt es aizbraukšu ar viņu uz Jelgavu, uztaisīšu garāku testu, piebraukšu motoru. Jāņa Lamberta stilā 30 km, tad dodam pilnu. Nu jā, galvenais, lai nav kaut kāds liekas noplūdes, tā lai līdz Briežkalnam var aizbraukt pati cūka, lai nav kaut kāda piedzīvojuma pa ceļam, jo uz Briežkalnu pie stūres nebraukšu es. Pie stūres sēdēs Jukums, bet tas nekas viss tiks dokumentēts, un tāpatās mēs uztaisīsim video par to, kā mums tur gāja, vēl nezinot, vai mēs vispār līdz turienei tiksim. Bet jā, nu pagaidām izbaudīsim braucienu ar cūku. Varat apstīt manu interjeru, kabinetu darba, teiksim tā. Patreiz viņš ir salikts pilnā komplektācijā, jo man liekas, ka pēdējais, kur mēs braucām, bija Drag Race 12.5 klase, tāpēc salonu salikām, jā. Un tā kā jā, pa lielam ir arī ziemas setupā ar mazāk jaudu nekā vasarā Drag Race, kā braucam. Jā, viens, ko es esmu novērojis, beigts motors tomēr vairāk kūp par veselu motoru. Tātad mūsu savīlētais jaunais motors ar palielinātajām degkamerām kūp jau mazāk nekā iepriekšējais, kam bija, teiksim, tā standarta degkameras. Gan jau Kristaps pafilmēs arī, kā izstās izpūtēs un kas no viņa nāk ārā. Vidē draudzīgais. Nu kā viņš brauc? Nu pasaka. Baigi labi. Es esmu apmierināts. Tiešām jaunais motoriņš brauc labi. Man bija parādījusies tāda kā raustīšanās pēdējos braucienos. Es biju iedomājies, tas noteikti no sūkņa, ka sūknis iet uz beigām, bet nu tomēr nē, tas bija beigts motors, kā arī paredzējām. Nu forši, super, es esmu priecīgs. Un šodien ir tikai pirmdiena, pasākums ir sestdien, mums vēl ir laiks pat vēlreiz motoru pārlasīt, ja vajadzēs. Bet jā, forši. Paldies, ka skatāties videoklipu tagad. Esat tikuši šeit tik tāli, un tad principā tās jau arī ir beigas, varat slēgt ārā. Čūks aizskatījās uz cūku. Ja jau kāds no skatītājiem sakot, sarkans ruksis! Nīhuja vēl viena! Viņš tagad mums nezina, kur ir kura. Grēt jau mums fans lielākais. Viņa man sūta šad tad vakarā ziņas. Ka viņa atbalsta vispār šīs visas darbības manas. Nu viņš rūc veselīgi, man patīk. Es priecīgs. Interesanti, 2 kilometri vēl nav izjūtas. Nu ko, paldies Trusim, ka spēja tik ātri mums sataisīt bloku. Virzulīšus padziļināt, vārstu vietiņas. Paldies manam pašam labākajam pasaulē virpotājam Andrim. Nu, bez viņa rokām maģiskajām nekas nesanāk vispār. Super, nu. Paldies sievām par pacietību, ka mēs neesam mājās brīvdienās. Bet neko cūku gatavu, forši. Atkal ir ierinda, atkal ir uz strīpas, tā kā jā. Es esmu priecīgs, es esmu laimīgs. Nu, ko tradicionāli stāvēšu pie mašīnas kapotas, ko tikko esmu salicis, šoreiz netīrās drēbēs, jo esam darba ļaudis, rokas melnas. Nu, tāds tas darbiņš ir. Cūka ir gatava. Principā varam montēt video, būs vidģiks, varat skatīties, būsiet noskatījušies jau. Un nu, nākamais video būs arī, kā mums gāja Briežkalnā. Tur es pats nebraukšu, man meitai dzimšanas diena ir, bet es iedošu Jukumam mašīnu, lai Jukums aizbrauc. Kāpēc Jukums? Nu, pēc, ka viņš neko nesalauzīs. Viņš bailīgs. Bet jā, nu, mašīna būs tur, braucat uz Briežkalnu, skatāties, kā mums tur ies. Kristaps noteikti visu uzfilmēs, visu dokumentēs un būs jauns video. Nu, paldies, ka noskatījāties. Tiekamies nākošajos videoklipos. Jā, atpakaļ. No. Pasaka, ka vajag nospēst laiku. Bet tu uzfilmē, kas aizēju? Es jau uzfilmēju. Tas uzfilmē, kas nāk atpakaļ. Starp citu. Nospēd laiku un piesako TDR kanālam. Mums tas ir vajadzīgs. Oh, yeah!